Jums visiem ir zināma Ēzapa fabula par ganu un vilku. Reiz dzīvoja gans, kurš ganīja aitas. Un tad viņš kādā reizē sadomāja izjokot ļaudis, ciema ļaudis. Un tad viņš sāka bļaut vilks, 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 un ciema ļaudis skrēja skatīties un glābt viņu. Protams, viņš tikai pasmējās, un ciema ļaudis aizgāja atpakaļ. Jā, saprata, ka viņš ir melojis. Tad otro reizi atkal viņš nolēma izjokot. Atkal ciema ļaudis nospļāvās, ko tu te mūs māni, un aizgāja prom. Bet trešajā reizē, kad patiešām īstais vilks uzbrucis aitām, un viņš sauca ciema ļaudis palīgā, palīgā, vilks, vairs neviens negāja viņu glābt. Šis ir stāsts, ar kuru mēs varam strādāt tēmā par meliem, ka melot ir slikti. No stāsta mēs varam izdarīt secinājumu, ka tad, kad cilvēks nemitīgi melos, teiks netaisnību, mānīsies, pārējie cilvēki pārstās viņam ticēt. Pat ja tad, kad cilvēks runā taisnību, meli sagrauj uzticību, meli un joki var novest pie nopietnām sekām. Un parādīšu mazu ieskatiņu, kā mēs strādāsim meistara grupā, kā mēs plānosim nodarbību attiecīgi par šo tēmu, ka melot ir slikti. Tēmas nosaukums – melot ir slikti. Mērķis – palīdzēt bērniem saprast to, ka meli var novest pie nopietnām sekām un pazaudēt uzticību citu cilvēku acīs. Te mēs varam apspriest, kā tad noritēs tas darbs. Te mēs varam apspriest vispār, kāpēc bērni melo. Kā jums šķiet, kāpēc bērni melo? Atcerēsimies, kuros gadījumos bērni saka netaisnību. Šis būtu labs jautājums jebkurai māmiņai, kura satraucās. Un te būtu arī otrais jautājums. Kāpēc vecāki, kāpēc māmiņas satraucās par to, ka bērns melo? Un trešais jautājums būtu vecākiem māmiņām vai arī speciālistiem. Kā mēs tagad paskaidrojam bērniem to, ka mānīt, melot, teikt netaisnību nav labi, nav jauki. Nu, un tālāk mēs varam jau apspriest darba gaitā, kāpēc tad bērni melo. Kādi tad ir īstie iemesli? Vispirms vecāki speciālisti izteicās, un tālāk mēs strādājam ar šo. Viens no iemesliem – fantāzija. Mazulis tic pats tam, ko viņš saka. Viņš tic saviem izdomājumiem. Es biju kosmonauts, es lidoju kosmosā, es redzēju to, es redzēju šo. Otrs iemesls varētu būt saistīts ar bailēm, ka bērns tiks sodīts. Tādēļ, sakot netaisnību, viņš vēlās izbēgt no tā soda. Viņš saka, es nesitu to trauku, tas bija kaķītis, es neapēdu to ievārību, tas bija brālis. Trešais iemesls var būt saistīts ar to, lai pievērstu sev uzmanību. Gluži kā pasakā, palīgā, palīgā, vilks, vai arī viņam patīk lielīties. Es zinu, kā to darīt, es zinu, kā šo darīt. Vēl viens iemesls varētu būt saistīts ar to, lai aizbēgtu no atbildības. Tas arī saistīts ar to ievārību. Tas nebija es to nedarīju, tas bija brālis, tā bija māsa, tas bija draugs, tas bija kaimiņš. Bērns tādā veidā cenšas sevi pasargāt. Vai arī aizstāvēt kādu citu. Kas jādara vecākiem? Nekādā gadījumā nevar kaunināt bērnu, bet maigi, neuzkrītoši jāparāda, ka melot nav jauki. Un noteikti ir jāattīsta godīgums caur rotaļu, caur pasaku, caur personīgo paraugu, caur personīgo dzīves pieredzi. Tad jūs varat izstāstīt pasaciņu par ganu vai kādu citu pasaku, kas jums ienāk prātā, kur ir meli, stāstam vienkāršiem vārdiem, lai bērniem ir skaidrs, par ko iet runa. Runājot par vecumu posmu, bērni
3, 5 gadu vecumā vēl neapzinās starpību starp iztēli, starp fantāziju un meliem. 5, 7 gadu vecumā bērni jau sāk teikt netaisnību, sāk melot, lai izvairītos no soda, izvairītos no konflikta, vai arī, lai saņemtu kaut kādu uzslavu. Pēc pasakas stāstīšanas jūs varat uzdot jautājumus, kāpēc Gans meloja? Kāpēc Gans nolēma izjokot ciema ļaudis? Kāpēc cilvēki pārstāja viņam ticēt? Kas notika pasakas beigās? Kas būtu, ja Gans teiktu taisnību? Kā tad pamainītos sižets? Un te mēs varam izspēlēt šo pasaciņu, norganizēt pasakainu dramatizāciju, jeb pasaku lūdziņu iestudēt, sadalīt lomas, Gans, ciemaļaudis un aitas. Un bērni var izspēlēt ainu vispirms, kur Gans melo, saka netaisnību, izjoko ciemaļaudis, un pēc tam viņš labo šo kļūdu, viņš saka taisnību. Un finālā mēs pārunājam, kas būtu, ja Gans no paša sākuma teiktu taisnību. Un secinām to, ka tad, kad mēs esam godīgi, mums uzticās un mums palīdz. Šai darbiņā jūs varat iekļaut arī spēli, kas saistās meli vai taisnībā. Piemēram, jūs kā māmiņa vai jūs kā speciālists nosaucat kādu frāzi, un bērnam tad ir jāpasaka meli vai taisnībā. Nu, piemēram, saule spīd pa dienu. Taisnība vai meli? Kaķi lido tāpat kā putni. Taisnība vai meli? Ja nemazgā rokas, tad var saslimt. Taisnība vai meli? Ja melosi, tad cilvēki tevi vairāk mīlēs. Taisnība vai meli? Kādu secinājumu mēs šeit varam izdarīt? Tad, kad cilvēks saka taisnību, tad viņam dzīve kļūst saprotama un droša. Un tad es padalīšos vēl ar vienu spēli, ko jūs varat paveikt ar bērniem. Ņemiet kamolīti un ikreiz, kad sakat netaisnību, sasienat mezglu. Piemēram, jūs parādat, ka bērns stāsta, es izpildīju mājas darbu, bet patiesībā viņš nav izpildījis. Es saklāju savu gultu. Atkal mezgliņš. Es nesitu to krūzi. Atkal mezgliņš. Un tā ikreiz, kad bērns saka netaisnību, tiek sasiets mezgls. Mamma to parāda bērnam. Redzat? Un tas diegs vislabāk ņemt, protams, tādu biezāku dzīvi, jo tad var tā riktīgi redzēt. Un visus notikumus jūs varat atcerēties un sapīt un sasiet. Un pēc tam to visu ietīt kamolītī. Un tad jūs ar rokām varat sajust, vai ir patīkams diedziņš, vai ir patīkams šis te dzīves ceļš, vai ir patīkama šī taciņa. Salīdzini, pabrauc ar roku un salīdzini. Šeit, kur ir gluds, kur nav melu, un te, kur ir meli. Pirkstiem nepatīkami, vai ne? Nav patīkama sajūta pirkstiem. Tad, kad cilvēki saka taisnību, tad dzīves ceļš ir gludāks, līdzenāks, patīkamāks. Var izmantot biezāku dziju, un tad vienkārši, kad jūs sienat tos mezglus un saucat tos melus, tad biezāku dziju labāk ir atsiet vaļā, atraisīt vaļā. Un tad jūs piedāvājat bērniem, jūs saucat, sienat, un tad piedāvājat bērniem, tagad katrs pasaka taisnību. Un tad, kad, redzat, ja būtu diegs biezāks, tad izskatās šādi vispār, kas tur ir samudžināts, vispār nevar saprast. Un tad jūs piedāvājat bērniem, tagad sakam taisnību. Katrs pasaka taisnību un atraisa šo te mezglu. Atraisa mezglu un skatās, kas notiek atkal ar diegu. Diegs atkal kļūst līdzens, skaists, nesabojāts. Un te mēs kādu secinājumu varam izdarīt? To, ka meli sapina
mūsu dzīvi, bet taisnība, patiesība palīdz visu atraisīt, visu atrisināt, visu izlabot. Un tad mēs meistaru grupā, protams, apspriedīsim, kādas vēl spēles, kādas vēl aktivitātes mēs varam iesaistīt, strādājot tieši par šo tēmu, ka melot ir slikti. Kādas vēl pasakiņas ir vairākas pasakas, brīnumu pasakas, ir ļoti daudz, kas saistītas ar melošanu. Un tad var uzdot mājas darbu katram bērnam, katrai māmiņai, izdomāt savu stāstu, kur varonis sākumā melo, bet pēc tam saprot, ka godīgums ir svarīgāks par meliem. Tas ir tās īsais piemērs, kā mēs varam palīdzēt caur pasaku, caur stāstiņu, caur aktivitātēm, caur darbu ar pasaciņu, parādīt bērniem, ka melot ir slikti. Parādīt bērniem to, kā ceļš uz uzticēšanos iet caur patiesību, caur godīgumu. Godīgums, tas ir ceļš uz uzticēšanos.